Iedomājies milzīgu pilsētu, kur katrs kvartāls, iela un ēka veic konkrētas funkcijas, lai nodrošinātu pilsētas harmonisko darbību. Tieši tā mūsu ķermenis darbojas kā sarežģīta pilsēta, kur katrs orgāns un orgānu sistēma ir kā savs rajons vai ēka, bet šūnas ir kā mazie iedzīvotāji, kas nodrošina šīs pilsētas darbību. Kad ielūkojamies šūnā ar mikroskopu, tā atgādina mazu biroju vai darbnīcu, kur katra šūnas daļa veic noteiktu funkciju. Dažas šūnas strādā kā mūsu ķermeņa policija, bet citas kā transporta pakalpojumi, pārvadājot skābekli pa asinīm. Mums ir par kaitīgo vielu izvadīšanu atbildīgās un pat šūnas, kas nodrošina mūsu domāšanu, smadzeņu šūnas. Tomēr ne visas šūnas ir vienādas. Piemēram, augu lapu šūnas atgādina zaļos parkus pilsētās, pateicoties to chloroplastiem, kas piešķir zaļo krāsu. Augu šūnas ir kā ēkas ar biezām sienām, savukārt dzīvnieku šūnu apvalks ir plānāks. Lai gan mēs parasti domājam par šūnām kā par daļiņām lielā organismā, ir arī organismi, kuri veidojas no vienas šūnas – baktērijas. Lai arī dažas no tām var būt kaitīgas, mūsu organismā dzīvo daudzas labvēlīgas baktērijas, kas veic mums nepieciešamas funkcijas. Kopsavilkumā mūsu ķermenis ir kā gigantiska pilsēta, kurā katrs rajons, iela un ēka ir orgānu sistēma vai orgāns, bet katrs iedzīvotājs ir šūna. Tavas šūnas nodrošina šīs pilsētas organisma darbību, bet baktērijas var būt gan mūsu draugi, gan iebrucēji.